Vēlos iesākumā lasīt no Dieva vārda, no Ebreju vēstules 3. nodaļas un 4. 5. pantu. Mūzus bija gan uzticams visā viņa namā kā kalpotājs, lai liecinātu par to, kas tiks pasludināts nākotnē, bet Kristus ir kā dēls pār visu viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja vien paturam līdz galām paļāvību un lepnumu par savu cerību. Āmen. Labrīt, mīļie brāļi, māsas. Redziet, atkal viena nedēļa pagājusi. Ne tikai viena nedēļa pagājusi, ir pagājuši 10 dienas kopš lūkšana 10 dienu lūkšana cikla. Un katrā ziņā tas bija un ir svētīgs laiks, kuru mēs varējām pavadīt kopā. Varējām piedzīvot atbildētas lūkšanas, varējām piedzīvot Dieva vārda spēku. Tas bija laiks, kad varējām kavēties pie apstuļa Pētera vēstules, pie 2. vēstules un pārdomāt, uz ko gan Pēters mūs mudina caur Svēto garu. Un tur ir šie dažādie pakāpieni. Un vakar bija tēma brālībā mīlestība, lai mēs parādām mīlestību. Un mīlestība ir kas no visa, ko cilvēks var iegūt no Dieva, vislielākā dāvana. Cilvēks var būt apveltīts ar milzīgu un pilnīgu ticību. Viņš var upurēt daudzas lietas, varbūt pat sevi. Bet ja nav mīlestības, ja nav Dieva sirdī, nepazīst Dievu, tad tikai tā paliek ārēja forma. Mīlestība ir ļoti būtiska. Jā, tā kad milzīgi labas tēmas mēs varējām aplūkot. Un es ceru, ka arī tie, kas nevarēja šeit būt, atbraukt varbūt tādēļ, ka ceļš bija ieputināts un aizputināts un nevarēja tikt ārā. Es domāju, ka jūs šo laiku veltījāt lūkšanām arī mājās un pārdomām. Lasot Morisa Vendena grāmatu Kristietība praktiskajā dzīvē, man patīk viņa valoda, viņa domu gaita un arī piemēri. Un es domāju arī paņemt no šīs grāmatas dažus piemērus attiecībā uz to laiku, kurā mēs dzīvojam. Laiks ir unikāls ar to aspektu, kad mēs visu gribam tagad, tūlīt un uzreiz, nemaz negaidot. Un Morisa Vendens stāsta, ka viņš aizgājis bērndārzu, un tas pierāda arī to, ka šī viņa pārliecība ir arī pierādījusies. Viņš jautāja bērniem jautāja, ko jūs vēlaties, 10 centus tagad, kas man ir rokā, vai $1 dolārus, tad, kad jums būs 21 gads, un man ir otrā rokā čeks par $1 miljonu. Ko jūs vēlaties? Jūs zināt, bērni dikti spraigi domāja un bija iedzinājušies savā iztēlē, domājot, kas tad ir labāk? Tie 10 centi tagad, pieņemsim tie 10 santīmi. Vai nākotnē kaut kad miljons latu. Un kā jūs domājat, ko viņi atbildēja? 10 centi tagad. Jā, un viņiem šķiet, ka tā atbilde ir pareiza un ļoti laba. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi grib ko? Nevis kaut kad nākotnē tērēt, bet grib tagad tērēt to naudu. Jo viņa iztēle jau droši vien bija tāda, ka viņi stāv pie veikala skatloga un raugās iekšā, un tur ir visādi labumi un gardumi, kurus varētu iegūt jau un izbaudīt tagad. To pašu jautājumu uzdeva jau studentiem. Un viņiem tika pastāstīts šīs atgadījums vai šis notikums vai stāsts ar bērniem. Viņi jau zināja atbildi. Viņiem piedāvāja arī šos 10 centus, un pēc tam, tad, kad būs pilngadība, tad būs lielā nauda. Un kāds no viņiem teica, pacel likmes, ko tad tur 10 centus, vai ne? 10 santīmus, tas taču ir pa maz. Labi, sporta mašīna. Un kā viņi sprieda? Viņi sprieda tā, kad tie gadi paies, tā sporta mašīna būs nolietojusies, un būs jau jāmet ārā, viņi tur kaut kur autokapsētā jāliek, viņi gribot labāk to naudu nākotnē.
praktiski, ja mēs tā paraugamies, tad mēs dzīvojam laikā, kad mēs vēlamies ātri, tagad, uzreiz. Ja mēs padomājam par datoriem, par kompjuteriem, tad sākotnēji, kad es nopirku savu pirmo datoru, tas bija diezgan pasen. Un ja man būtu ar viņu vēl šodien jāstrādā, jūs ziniet, nervi beigti būtu. Kamēr viņš ielādē, kamēr viņš tur visu izdara, tik lēns. Tagad nesalīdzināmi ērtāk un ātrāki šie procesori un šīs tehnikas, IT tehnikas, tehnoloģijas ir tā attīstījušās, kad gandrīz dators nav vajadzīgs, viss ir telefonā, ne? Jā. Jūs varat internetā iet, apstīties, kas jums ir vajadzīgs, varat sazināties savu e-pastu, ne? Un visādas darbības. Tehnoloģijas attīstās. Mums patīk uzreiz, tagad un ātri. Piemēram, mēs varam ielādēt filmas, ja mums interesē online. Mums nav jāiet uz kinoteātri, kaut kur no mājas mums nav jāaiziet. Piemēram, ja mēs raugamies uz ziņām, nedēļu vecas ziņas jau ir kādas. Vecas. Jā, tās ir pagājušas. Mums interesē ko? Pēdējo stundu ziņas, ne? Kas notiek pasaulē. Kāda aktualitāte. Piemēram, par kredītiem. Es esmu redzējis bieži vien reklāmu. Kredīts īsziņas attālumā. Tātad milzīgi ātri. Nav nekur jāiet, tur jākārtot papīru un tā. Mēs esam tik aizrauti ar tagadni, kad bieži vien mēs aizmirstam par ko? Par nākotni. Jā. Un tas ir bīstami. Jo mūsu cerība ir vērsta uz ko? Uz ilgtermiņu, vai ne? Uz nākotni. Un tā mēs varam, piemēram, lasīt 1. Pētera vēstuli 1. nodaļā un 8. 9. pāntā. Pēters mums norāda uz nākotni. Tātad 1. Pētera vēstule, 1. nodaļa, 8. 9. pāns. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši, uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdam, un priecāsties neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības gala mērķi, dvēseļu pestīšanu. Tātad mēs saprotam, ka mūsu fokus ir vērsts uz nākotni. Tas nav tagad, uzreiz, bet nākotnē. Kā Pāvils saka, dvēseles pestīšana, tad pilnīga atbrīvošana. Mēs esam šobrīd glābti cerībā, un tā, bet tad mēs būsim pilnīgi izglābti. Miesa vairs neredzēs satrūdēšanu. Cilvēki būs augšām celti. Tātad pacietība. Tas ir viens no tikumiem, kurš mums ir nepieciešams. Tātad viens no vissvarīgākajiem kristīgās dzīves jautājumiem ir uzturēt ticību līdz galam. Un lasot Mateja evaņģēliju 10. nodaļu, un tur 22. pānta 2. daļu, ir kādi vārdi, ko Kristus mums māca, brīdina, piekodina, atgādina. Un kas ir šie vārdi? Viņš saka tā: kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Ļoti būtiski vārdi. Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Nav citu variantu. Viņš nesaka, jūs labi iesākāt, apsveic jūs esat parādījuši savu labo gribu. Nē, viņš saka, līdz galam, tad pilnīgi, absolūti. Nav cita ceļa, kas pastāv līdz galam. Tas katrā ziņā ir brīdinājums. Kāpēc? Tas ir brīdinājums, jo ir cilvēki, kuri nepastāv līdz galam. Pastāv līdz galam. Jautājums ir, kas var pastāvēt. Un mēs saprotam, ka Svētie raksti atklāja, piemēram, kad viss, kas mēs varam būt un ko mēs varam iegūt vai sasniegt, tas ir pateicoties Dieva žēlastībai. Pāvils raksta Filipiešiem 1:6. Būdams pārliecināts,
ka tas, kas jūs sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai. Tātad mēs saprotam, tā pastāvēšana līdz galam, tā ir pilnīgi atkarīga no Dieva palīdzības. Tā nav tāda pašpaļāvība. Jā, es pastāvēšu. Jūs ziniet, dažkārt mēs dzirdam tādu aizrādījumu vai piekodinājumu. Pieloko, kas stāv, lai pieloko, ka nekrīt. Jā, kas stāv, lai pieloko, ka nekrīt. Tas arī ir brīdinājums. Mēs nedrīkstam būt pašpaļāvīgi. Bet, ja mēs varam pastāvēt, tad tas ir tikai pateicoties Dieva žēlastībai un Dieva palīdzībai. Lai mēs nevarētu ne ar ko lielīties. Jautājums ir otrs. Tie, kuri atkrīt, kāds ir cēlonis? Cēlonis ir cilvēka apzināta Dieva vārda noraidīšana un ļaunprātīga pretošanās svētajam garam un Dieva vārda darbam. Tā ir pretošanās Dieva svētajam garam. Vēstulē ebrejiem 3. nodaļā un tur 12. un 13. pantā arī ieskanās šī pati doma. Tātad vēstulē ebrejiem 3, 12 un 13. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticības ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamāciet cits citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, lai kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēku viltību. Tātad šeit mēs redzam, kad tiek brīdināti ticīgie, lai nebūtu neticības sirds. Lai nebūtu neticīga sirds. Jo neticīga sirds ko? Uzticās Dieva vārdam vai neuzticās? Neuzticās. Viņa apšauba. Viņa kaut kur domā, šeit es varētu paklausīt, šeit es varētu arī nepaklausīt un nezinu, vai varētu piepildīties tas, ko Dievs saka. Neticīgā sirds. Un kas notiek? Grēks izdara savu viltību, pārņem cilvēku. Mēs varam raudzīties uz reāliem piemēriem. Sauls, vai viņš labi iesāka? Ķēniņš Sauls. Labi iesāka. Jā, brīnišķīgi iesāka. Mēs varam lasīt par Dēmu jaunajā derībā, tur Pāvils raksta 2. Timotejam 4:10. Spilgts piemērs atkrišanai. Mēs varam raudzīties uz Jūdu, labi iesāka. Tātad mēs esam brīdināti no atkrišanas un ieslīgšanas vienaldzībā. Atkrītot var vainot tikai ko? Tikai sevi. Tikai sevi. Nevienu citu mēs nevaram vainot. Dažkārt mums ir tendence meklēt dažādas attaisnojumus daudziem apstākļiem, notikumiem, varbūt pat arī savai izlaidībai, vaļīgumam, vaļībai un tā tālāk. Nē, mēs varam vainot tikai paši sevi, ja šī atkāpšanās ir notikusi. Jo bieži vien mēs varam ignorēt vai noraidīt Dieva vārdu. Jautājums ir, kāpēc Dievs nenāk redzamā veidā vēl šajā brīdī? Kāpēc ir šī kavēšanās? Protams, tas ir saistībā ar šo mūsu raksturu pilnveidošanu, un ne tikai. Tas ir vajadzīgs, lai redzētu, kas mēs patiesībā esam, kādi mēs esam. Jāredz simptomi, vai ne? Kas ar mums notiek? Vai mēs esam pilnīgi nodevušies Dievam vai nē? Piemēram, es atceros, ka man bērni dažkārt saslim, un viņiem augsta temperatūra un iesnas nav, klepas nav. It kā viss ir labi. Bet ārsts nevar saprast, kas pa vainu. Ko viņš saka? Ka mazliet ir jāpagaida, lai parādītos simptomi, vai kakls sāk palikt sarkans, vai vēl kaut kāda cita sāpes. Tātad ir vajadzīgs laiks, vai ne tā? Jā. Un tā arī šajā garīgajā ziņā, garīgajā aspektā, vai pie garīgā mūsu pie pašpersonīgā rakstura ir vajadzīgs laiks, lai atklātos, kas mēs esam patiesībā. Kā jums šķiet, kāpēc Izraēla tauta gāja tik ilgi par tūkstnesi?
Kāpēc viņi nevarēja iet pa taisnāko ceļu tur gar vidusjūru, bet viņi gāja caur tūkstnesi uz apsolīto zemi? Kāda mums varētu būt doma? Lai parādītu, lai viņi varētu parādīt, kam viņi tic, vai ne? Lai Dievs varētu atklāt savu spēku, lai viņi varētu Dievu piedzīvot. Un ne tikai. Piemēram, 5. Mūzes grāmatā, 8. nodaļā un 2. pāntā arī tiek atklāts šis Dieva nodoms. Tātad 5. Mūzes 8.2. Un piemini visu to ceļu, pa kur tas kungs tavs Dievs tevi ir vadījis tūkstnesī visus šos 40 gadus, lai tevi pazemotu un lai tevi pārbaudītu, lai viņš zinātu, kas ir tavā sirdsprātā, lai tu viņu baušļus turēsi vai nē. Vai tu turēsi viņu baušļus vai nē. Tā tad ir kaut kāda vilcināšanās arī mūsu grūtajās situācijās, ar kurās mēs esam un sastopamies. Praktiski tās ir priekš tam, lai atklātu, kam mēs ticam, vai mēs paklausīsim Dievam, viņa likumiem vai nē. Un tās ir situācijas, kurās mēs esam nokļuvuši, un tās ir situācijas, kuras nav bezcerīgas. Tās ir situācijas, kad mēs varam piedzīvot Dieva spēku un žēlastību. Vai labvēlīgā situācijā mēs pamanīsim Dieva spēku? Mums varbūt liksies, tas nav vajadzīgs. Viss sev ir notiek, viss ir labi. Man viss ir. Mēs nepazīstam Dievu. Dažkārt liekas, ka mēs steidzamies prom no grūtībām, cenšamies izvairīties, bet patiesībā mēs palaižam garām Dieva svētības. Cilvēki, piemēram, mācekļi, bēga no Golgātas krusta. Viņi negribēja redzēt, izņemot Jānu un māsas un sievietes. Viņi negribēja redzēt, kad tiek Kristus piesits krustā. Viņi glāba ko? Sevi. Viņi bēg projām, viņi glāba savu dzīvību. Un problēma bija tā, ka viņiem šī situācija bija bezcerīga. Viņiem vajadzēja piedzīvot Kristus augšām celšanos, bet viņi bēga. Labi, ka Kristus nāca meklēt. Laiks atklāja patieso cilvēku raksturu. 1. Jāņa vēstulē 2. nodaļā un 19. pantā ir tādi vārdi. 1. Jāņa 2.19. No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie, jo, ja tie būtu bijuši mūsējie, tie būtu pie mums palikuši, bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsējie. Redz, kā Jānis raksta. Pagāja laiks, un laiks atklāja, ka viņi nav mūsējie, ka viņiem nav ticība, ka viņi atstāja patiesību. Sākumā viņi bija brīnišķīgi, viņi kristījās. Likās, ka viss skaisti notiek. Viņi piedalījās sadraudzībā, apliecināja ticību, runāja skaistus vārdus, bet tad kaut kas notika. Atstāja patiesību, un tas arī beidzot atklājās. Mēs varam redzēt arī par zemi, par šo, ko Kristus runā par sējēju. Protams, ir dažādi apstākļi, kas nomāca Dievu vārdu, bet ir labā zeme, ir dažādas situācijas. Arī cilvēka dzīve atklāja nevis, ka cilvēks zaudē ticību, bet patiesībā atklāja, ka cilvēkam nav īstas ticības. Cilvēks nezaudē ticību, bet patiesībā laiks atklāja, ka viņam nav īstas ticības. Dažkārt mums liekas, ka man vajadzīgi ir kvantitatīva, lai man būtu vairāk ticības. Kristus saka, ja tev būtu ticība kā kas? Sinepi graudiņš. Tas nozīmē, lai būtu tava ticība kvalitatīva, un ar to pietiek.
ka tu uzticies pilnībā Dievam. Tātad ticība īsta un ticība neīsta. Bet kas pastāv līdz galam, tas taps ko? Izglābts. Tikai tāds ceļš un tikai viena iespēja. Vēstulē Ebrejiem 3. nodaļā 6. un 14. pāns. Bet Kristus kā dēls pār viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerība, ar ko lepojamies, stipri paglabāsim līdz galam. Līdz pusei, vai līdz sākumā, vai līdz kaut kādai ceturtdaļai. Pilnīgi līdz galam. Absolūti, finiša līnija. Kurš saņem uzvaras balvu? Kurš līdz galam ir veicis distanci? Tas, kas izstājās, tas ir diskvalificēts. Ļoti vienkārši. Līdz galam. Mēs tiekam pamudināti līdz galam. Ja mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru, tas ir pamudinājums. Paturiet līdz galam stipru. Paliekot ticībā, atklājās tās autentiskums un īstums, bet atmetot mēs varam tikai secināt pretējo. Daudzi ticēja Jēzum zīmju dēļ, ja mēs lasām Jāņa evaņģēliju 2. nodaļu, bet Jēzus viņiem neusticējās. Jo vēlāk kas notika? Daudzi Kristu atstāja. Mācekļiem arī tika uzdots jautājums, vai arī jūs man atstāsiet? Un atbild bija, Pēters saka, pie kā lai mēs ejam? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Tikai tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Nekas tagadējs, šis, ko es varu tagad saņemt vai iegūt, nelīdzinās ar to, ko tu dod. Tātad neatlaidība un pastāvība atklāja gan cilvēku pašu, gan dod iespēju iepazīt Dievu. Vai jūs atceraties Dāvidu, ķēniņu Dāvidu? Viņa dzīve bija vienkārša un viegla. Viņš jau bija svaidīts par ko? Par ķēniņu. Bet te vēl blakus ir kas konkurence, vai ne? Sauls. Viņš varēja pasludināt sevi kā svaidīto, kā vienīgo. Bet nē, viņš ko? Viņš ļāvās, ka viņu vajā, un viņš piedzīvoja Dieva palīdzību un spēku. Tā bija arī mācība viņam, pazemoties apakš Dieva rokas, apakš viņas spārniem. Jūs atceraties, piemēram, gadījumu ar Jāzepu. Viņš varēja teikt, man Dievs ir atstājis, es esmu pārdots verdzībā, cietumnieks, bez tiesībām. Bet beigās, ko viņš atklāja? Ka tas, ko es piedzīvoju, bija Dieva gudrība un Dieva vadība. Tas nozīmē, ka es šajās situācijās neesmu bijis viens. Šajās izmisuma un grūtajās situācijās Dievs vienmēr bijis ar mani. Tas ir unikāli un tas ir brīnišķīgi. Par ko mēs varam priecāties? Ka mēs neesam vieni. Dieva vārds ir spēcīgs. Un viņš iepazina, šis Jāzeps arī iepazina Dievu. Tātad mēs varam lasīt arī Pāvila pamudinājumu vēstulē Galatiešiem 6:9. Tad nu nepiekusīsim labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim. Tālāk ir vēl viena piezīme. Ja nepagursim. Tātad pļaut var tikai kad? Ja nepiekūstam. Ja daram to līdz galam. Tātad nedrīkstam pagurt, jo mēs par šīm asarām, par grūtībām, par ciešanām, par neatlaidību mēs saņemsim daudz neizsakāmu skaistu dāvanu, prieku un līgsmību. Esot grūtībās, mēs patiesībā atklājām, kam mēs ticam. Un tas atklāja, kas ir Dievs. Protams, neatlaidība nav viegli būt neatlaidīgam. Jo pretējā gadījumā tā nebūtu kas neatlaidība. Jā, ja tas būtu vienkārši, tad neatlaidība tā nebūtu. Tad tas
iet pats pa sevi. Bet neatlaidība prasa arī zināms pūles, un reizēm gribās atmest grūtībām ar roku. Jūs ziniet elektrību, kur pa kādu ceļu plūst visvieglāk? Ja jūs esat mācījušies fiziku un atceraties no skolas, kur ir mazāka pretestība? Jā, kur mazāka pretestība? Un cilvēka daba ir ko līdzīga vai nav līdzīga šai īpašībai? Ir līdzīga. Mēs gribam plūst, kur ir mazāka pretestība, jo tā ir ērtāk. Platais ceļš ir ērtāks nekā šaurais, ne? Jā. Braukt ar autobusu ir ērtāk nekā iet ar kājām. Un tā tālāk. Tātad esiet neatlaidīgi un pastāvīgi. Neatlaidība nozīmē arī grūtības. Pāvils raksta romiešiem 5. nodaļā un 3. pantā, bet nevien par to mēs teicam sevi laimīgus, arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, izturību pastāvību, pastāvību cerību. Jēkabs arī raksta 1. vēstulē, 1. nodaļā, 2. un 3. pantā. Turiet mani, brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību, un tas rada garīgu briedumu. Tas rada tikai garīgu briedumu. Praktiski mums liekas, dažkārt cilvēki uztver sekošanu Kristum, tas ir tik nomācoši, nomokoši, un tā ir tāda smaga lieta, un man sev vajag katru reizi uzmundrināt, un man vajag uzpildīt, lai es varētu sekot Kristum. Dažkārt, jūs ziniet, kas ir ar balonu, tad, kad viņš piepūsts ar gaisu? Viņš visu laiku jāpasit gaisā, vai ne? Jūs ziniet? Es kādreiz bērnībā ļoti bieži spēlēju tādu, situ gaisā balonu. Bet tad, kad viņš ir piepildīts ar hēliju, kas notiek? Viņš pats paceļās gaisā. Un kāda tur ir starpība, jūs ziniet? Jā, otrais nevar iesist, tas tiesa. Tas, kas gaisā ir aizgājis, uzlidojis gaisā. Saturs, mīļie draugi, saturs. Ja tas balons, kas krīt lejā, nav pilns ar ko? Ar hēliju, jeb ar Dievu garu, ar Dievu, ar šo Dievu atziņu, ar Dievu spēku, tad viņš visu laiku ko? Viņš kritīs lejā, viņš nepacelsies augšā. Un mēs atkal nonākam pie šīs atziņas. Viss, ko mēs varam, un arī pastāvēt un būt neatlaidīgi, tas būs pateicoties tikai Dievam. Piepildīt ar Dievu garu. Tātad paklausīt Dievam, un mēs piedzīvosim Dieva spēku. Tātad mums nevajag būt pašpaļāvīgiem, bet paļauties uz Dievu. Ir taisnība, kad mums nāk sastapties ar grūtiem apstākļiem. Bet ne jau apstākļi veido mūsu ticību, bet kas veido? Dievs veido mūsu ticību. Jo dažkārt, ja mūsu apstākļi būtu tie, kas ietekmētu mūsu šo garīgumu, teiksim, tad, kad saule spīd, mēs esam ļoti garīgi, un tad, kad lietas līst, mēs esam ļoti nomākušies. Tā tam nevajadzētu būt. Apstākļiem nevajag veidot mūsu raksturs un mūsu reakcijas vai mūsu ticību. Mūsu ticībai jābalstās uz nemainīgu Dievu vārdu vai uz nemainīgu Dievu būtību, uz šo pamatu. Un tādā veidā mēs saprotam, ka ticīga cilvēka dzīve var būt prieka un apmierinājuma bagāta. Pāvils, būdams ciešanās, runā par cerību. 2. korintiešiem 1. nodaļā un 2., 3. un 4. pāns, tātad šie pānti 2. korintiešiem 1. nodaļa, 2, 3 un 4. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus Kristus. Slavēts, lai ir mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs,
žēlastības tēvs un iepriecināšanas Dievs, kas mūs iepriecina visās mūsu bēdās. Tātad Dievs ir, kas mūs iepriecina. Ka mēs tos, kam ir kādas bēdas, varam iepriecināt ar to ieprieci, ko paši no Dieva esam saņēmuši. Tad Pāvils runā par ciešanām, bet tajā pašā laikā viņš saka, Dievs ir tas, kas man iepriecina. Es neesmu viens. Es esmu tāpat kā Jāzeps. Grūtībās es apzinos, ka Dievs ir ar mani. Neskatoties uz apstākļiem, es palikšu uzticīgs Dievam. Uz notikumiem. Draugoties, es palikšu uzticīgs Dievam, neskatoties, kas notiek. Pastāvība un neatlaidība. Pāvils raksta romiešiem 15. nodaļā un tur 13. pāntā viņš lūdz. Bet cerības devējs Dievs, lai piepilda jūs ar visu prieku un mieru ticībā, ka jūs kļūtu bagāti cerībā, svētā gara spēkā. Tas ir lūgums un aicinājums, lai mēs par to domātu. Tātad, un tagad es gribētu mazliet apstāties par neatlaidību un neatlaidību lūgšanās. Cik jūs esat neatlaidīgi? Jūs par kādu noteiktu lietu jūs cik reizes lūdzat? Par vajadzību. Vienreiz, divreiz apmierināties, jūs esat pateikuši un pietiek, ja? Dažkārt man liekas, ka Ābrahāms tagad satika šos sūtņus, kas gāja uz Sodomu. Vai viņš pietiekami reizes lūdza? Viņš apstājās pie cik kāda skaita? Pie 10, ne? Es domāju, ja viņš būtu turpinājis lūgt, es domāju, tā pilsēta iespējams varētu būt saudzēta. Bet viņš neturpināja. Lūgšanas. Mēs esam lūguši pietiekami 2-3 reizes, un tad mums lūgšanas tiek atbildētas, un mēs pat esam aizmirsuši, ka mēs esam lūguši par to. Mēs pat neesam varbūt ievērojuši, jo tās lūgšanas nav bijušas kādas pastāvīgas un noturīgas. Kas tur slikts, ka mēs lūdzām tikai 2 reizes, jūs varat teikt? Patiesībā tas atklāja, ka mums nemaz nav ticības vai vāja ticība. Mēs bieži vien nepieliekam pūles, jo Dievs uzreiz neatbild. Mēs dažkārt gribam, lai ir viss uzreiz un tagad. Un tādā veidā atklājās, ka es esmu patiesībā kāds svārstīgs. Ne? Un ko Jēkabs saka par svārstīgiem cilvēkiem? Pirmajā pāntā, tas ir 1. nodaļā no 6. līdz 8. pāntam. Bet lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinās vēja dzītam un mētētam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga ko saņems. Protams, mēs saprotam, ka Dievs atbild uz lūgšanām. Bet neatlaidīga lūgšana tā ir ticības pazīme. Neatlaidība saka, kungs, es zinu, tu vari darīt. Es esmu gatavs tev lūgt un lūgt. Bet, kad mēs atsakamies no lūgšanām, mēs faktiski sakam, kungs, es domāju, ka tu to vari arī nedarīt. Ka tu to nedarīsi. Un ja darīsi, tas būs ļoti tālu, un man jau tas vairs nebūs aktuāli. Patiesībā es saku, vai parāda, ka man nav ticības. Un laika gaitā vienkārši parādās, ka es nespēju domāt vai uzticēties Dievam. Un man liekas, ka tas jau ir bezjēdzīgi lūgt. Un tās lūgšanas tiek atstātas, un mēs neesam pastāvīgi. Bet ja mēs esam pastāvīgi un mēs lūdzam par noteikti konkrētu cilvēku vai lietu, vai cīņām, kurām mēs cīnamies, tas parāda, ka mums šis aspekts ir ļoti būtisks un svarīgs. Un Dievs redz, ka mēs neesam viegliprātīgi piegājuši. Un ka šī vajadzība pati izsaka šo nepieciešamību. Tieši neatlaidīga lūgšana atklāja patiesību par Dievu. Ka Dievs ir visspēcīgs, mīlošs, gudrs un labs tēvs,
Viņš dzird un atbild uz mūsu lūgšanām. Un tādā veidā mēs varam zināt un izjust, ka Dievs arī atbild. Atbild neatlaidīgām ticīgi cilvēku lūgšanām. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļā mēs varam lasīt tur no 7. panta. Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dot akmeni, jeb kad tas zīvi lūdz, tam dot čūsku? Nē, tā nav. Mēs zinām atbildi. Debes Tēvs dos jums daudz vairāk, nekā jūs spējat lūgt. Neatlaidīga lūgšana parāda, ka mēs novērtējam lietas, par kurām mēs lūdzam. Un tas parāda, ka mēs patiešām to vēlamies un vēlamies nopietni. Lūdziet. Tātad tas saistās ar pastāvību un šo ticības ceļu, lai mēs varētu aiziet līdz galam. Bez lūgšanām mēs to nevarēsim. Tas ir laiks, kurā mēs dzīvojam, tas laiks, kas ātri paiet. Es jau vakar teicu mūsu lūgšanas grupā, ka diena ir pagājusi tik ātri, kā ūdens iztek caur ko? Caur pirkstu starpām. Milzīgi ātri. Un ko mēs varam saturēt? Tas, kas ir palicis uz rokām. Mīļie draugi, neatlaidība. Un satversim to, kas ir būtisks un svarīgs. Lai Dievs mums palīdz. Palikt uzticīgiem līdz galam. Āmen. Lūgsim Dievu. Mēs Tev pateicamies, dārgais Tēvs, un arī slavējam Tevi par Taviem dzīvības vārdiem, kurus Tu mums lietas sirdīs, un ka Tavs svētais gars dod mums arī izprast tos. Paldies, ka Tu atklāji sevi un savu gribu, un ka Tu vēlies, lai mūsu raksturi un mūsu dzīves līdzinātos Tavu dēlu dzīvei, gan skaidrībā un patiesībā un mīlestībā. Esi mums žēlīgs. Dažkārt mūsu vājums pārņem un mēs esam nespēcīgi dažos apstākļos un dažādos apstākļos. Bet tomēr mēs lūdzam, lai varētu pastāvēt līdz galam. Palīdz mums neattaisnot grēku, bet lūgt no Tevis spēku. Paldies, kad ir žēlstības laiks, kad vēl nav šī finiša taisna, kad mēs varam šķērsot šo līniju, bet mēs varam iet šo ticības ceļu un saņemt palīdzību. Mums vajadzīga Tava palīdzība, vairāk lūgšanas un vairāk nodošanās Tev. Esam pateicīgi, kad varam savus acis pacelt uz Tevi un raudzīties, jo no Tevis nāk palīdzība. Svētī draudzi. Mēs lūdzam, lai šo vārdu, kur paši esam saņēmuši un arī iepriec, varētu līdzdalīt citiem šajā pilsētā Valmierā. Lūdzam svētī semināru, lūdzu tos, kas par tiem, kur kalpos un par tiem, kur nāks. Vieno mūs šajās aizlūgšanās un esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā, āmen. Āmen.